gudrība no augšienes ir šķīsta un miermīlīga. Šķīsta un miermīlīga. Jēkaba vēstulē 3, 17, 18 ir rakstīts, kāda ir gudrība no augšienes. Izlasīšana. Ja kam ir Bībele, šķiriet augšā, sekojiet līdzi. Ja? Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un labu augu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas miera tur. Un šodien mēs apstāsimies pie šiem diviem pirmajiem vārdiem. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, visu pirms ir šķīsta, tad miermīlīga. Mēs pagājušreiz skatījāmies arī uz to, kad Dieva vārds mums skubina, lai mēs pareizi dzīvotu. Kas saka, ka viņš pareizi dzīvo, kā gudrs un saprātīgs cilvēks, tas, lai uzrāda savus darbus, darīts gudrā lēnprātībā. Par to Jēkabs runā. Un viņš teica, un ja jums ir rūgta skaudība, ķildes savā starpā un savā sirdī, tad nemelojiet pret patiesību, jo tā gudrība nenāk no augšienes, bet no, atceramies, zemes, dabas, no sātām. Un par to mēs arī vairāk skatījāmies, kāda tā ir. Tumsības kungs krita lepnības un ārējās spožuma skaistuma dēļ. Mēs mācījāmies, kad pievēršam uzmanības to, kāds ir mūsu iekšējais cilvēks, ne tik daudz ārējais. Neskrienam šai pasaulē līdzi un netopam šai pasaulē līdzīgi, taisn otrādi mums ir pavēle pārvērtieties un atjaunoties garā, lai mēs pareizi saprastu, kāda ir Dieva griba. Tātad ir gudrība no zemes, no sātana, no dabas, bet ir gudrība no augšienes. Un draudze, protams, ka draudze ir aicināta un, protams, patiesas jauns radījums Kristu Jēzu, Dieva bērns, grib iegūt šo gudrību, jo tāds ir viņa debes tēvs, jo tāds ir viņa kungs, tāds ir svētais gars, kas vada uz visu svēto. Es šorīt vēl klausījos, kur viens brālis no Ukrainas, tāds Andrejs Vezumenko, arī ļoti svētīgs brālis. Viņš patreiz ir Amerikā ar ģimeni izbraucis no kara zonas, un viņš teica, sazinās ar brāļiem māsām Ukrainā, kur ir pilsētas sabombardēts, ciemi pilnībā noslaucīti, no zemes virsmas nav nekā vairs, nav draudzes, nav kur pulcēties, visi kaut kur izklīduši, vietām ir, citur nav, bet tur, kur nav, un tur brāļi liecina un saka, zini, brāli, mēs sākam atzist, mēs sākam kļūt remdeni. Mums vairs nav šī dedzība, jo mums nav kur smelties šo gudrību no augšienes. Jo mēs zinām, ka ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Redziet, mīļie, tad, kad mēs nākam kopā, kad mēs dzirdam kādu svētrunu, kādu svētīgu uzrunu un dziedam Dievam par godu un lūdzam un aizlūdzam, tad tā ir pielūgsme. Mēs dodam godu savam Dievam par viņa brīnišķīgiem vārdiem, par to, ka mēs gribam dzirdēt viņa vārdus un darīt. Ir tā brīnās? Dzirdēt un darīt. Ja mēs tikai atnākam, paklausamies un sakam, jā, es jau biju draudzē. Es jau nākuši šodien atkal būšu, es jau tāds cītīgs gājējs esmu, bet vai tu esi cītīgs darītājs? Tas ir izšķirošais. Tava dzīve jau pierāda, vai tu gudrā lēnprātībā uzrādi savus darbus. Vai tiešām tu pareizi dzīvo. Un tie ir tie tavu dzīves augļi, manējie, ko mēs varam parādīt, vai taisn otrādi mums nav ko uzrādīt. Lūk, tātad pirmais, ko mēs gribam apskatīties, tā gudrība, kas nāk no augšienes, visu pirms ir šķīsta. Tātad apskatīsimies, kas ir šķīsta gudrība. Ko vārds šķīsts vispār nozīmē? Šķīsts, tīrs, svēts, patiess, patīkams. Tas viss ir pilnīgi un absolūti saistīts ar dzīvo Dievu. Mēs
savā laikā, pirms iepazinām kungu Jēzus Kristu, kādi mēs bijām, šķīsti vai nešķīsti? Nešķīsti. Bet tagad, saprotiet, tas ir apbrīnojami, ka Dievs mūs sauc par šķīstiem. Un pirmais, ko zem šī gribam apskatīties, ja? Šķīstīts no visas netaisnības un grēkiem. Un katrs viens mēs esam aicināti paskatīties uz savu dzīvi, uz savu sirdi, uz saviem dzīves augļiem. Vai patiesi es esmu šķīstīts no visiem saviem dzīves ļaunajiem darbiem, grēkiem, noziegumiem? Vai es vēl joprojām kaut ko no tā mīlu, ārējais izrādos labs, bet, kā Jēzus Kristus teica, bet iekšā jūs esat sapūšu kaulu, nobalsināti kapenes, par kuriem staigā pāri ļaudis. Jesaja 1. nodaļā, tur visa tā nodaļa ir ļoti, ļoti smaga apsūdzība Izraēla tautai. Par viņu atkāpšanos, par viņu atkrišanu, par viņu tai skaitā upuru pienešanu, kas Dievam nav patīkami, par viņu paceltām rokām, ķērcošām dziesmām, ko viņi dzied. Bet Dievs teica, kad jūs paceļat savus rokas, es aizsadu savus acis. Nu palasiet, es visu to nelasīšu. Tur ir, smaga, patiesa vainas uzrādīšana Izraēla tautai. Te nav runa par apsūdzību, te ir runa par sātans apsūdzību, bet te ir patiesības atklāšana. Un tad, kad cilvēki to visu dzirdēja, ko Dievs caur Iesaiju sacīja, tad viņiem bija iespēja vai to pieņemt un atgriezties, vai turpināt iet tajā pašā virzienā, kā viņi arī gāja. Bet ja kāds grib nošķīstīties un kļūt šķīsts, tad Iesaja 1.18 sacīt brīnišķīgi vārdi. Es domāju, daudz no jums tos zina. Iesaja 1.18. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis. Tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Iedomājieties, kas pa salīdzinājumu. Kaut jūs grēki būtu sarkani kā asins, tie kļūs balti kā sniegs. Mums arī tā brīnišķīgā dziesma ir, baltāks kā sniegs, dārgajās jēra asinīs. Mēs visi vienīgi un tikai varam iegūt šķīstību dārgajās Kristus asinīs. Tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam pilnīgi pazuduši, absolūti, ka mums nav nekādas izredzes pašiem sevi uzmodināt no grēkā mirušā stāvokļa. 1. Jāņa 1.9. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Šķīstais šķīsta nešķīsto, un nešķīstais kļūst kāds šķīsts. Iedomājieties, ja atzīstamies. Es tagad klausījos vēl šo grāmatu, esmu draudzē Arieli, kas grib tur var paklausīties, 19. gadsimtā. Brīnišķīgs vīrs, Makendriks, un viņš tur Skotijā un Anglijā gāja pa ciemiem, lūdza, cīnījās pa cilvēku dvēselēm, sludināja. Viņam tur arī negāja viegli, jo bija drausmīgi bezdievība. Bet tad, kad Dieva gars skāra cilvēku, tad lieli vīri un varoņi visādos ļaunos darbos, un izglītot un neizglītot, brēca uz to kungu un sacīja: Kungs Kristu, glāb mani! Ja tu mani neizglābsi, tad es eju uz elli. Un tas ir taisnīgi. Es esmu to pelnījis. Jūs saprotiet? Grēka alga ir nāve. Nevar neviens teikt, ka es esmu kaut kādā veidā izpelnījies.
Nu, lai tādas domas mums vispār tālu no mūsu saprašanas ir. Ka tagad cilvēks teikt, es ar labiem darbiem tur izdarīšu, ko tur ziedošu un vēl tur kaut ko izdarīšu, ja? Nu nē, nekādu un ne mūžam. Jo, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnot, tad jūs žēlstības pazaudēšu. Tad vēl Kristus ir miris. Vienīgi Golgātas krusta nopelnā tev un man ir jauna dzīvība dāvāt, grēku piedošana un tu top par jaunu radījumu. Un kad mēs topam par jaunu radījumu, tad paskatieties Mateja 5:8, kad mēs atzīstam savu pilnīgo bankrotu, ka mēs esam raudājuši par saviem grēkiem, ka mēs atzīstam to, ka es neko neesmu cienīgs, es neko nevaru nopelnīt Dievu labvēlību, es esmu izsalcis un izslāpis pēc patiesības, es meklēju viņu vaigu, tad gala rezultātā, reku parādās Mateja 5:8, svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Miesas ārpus mēs nomazgājam ziepēm, šampūniem, visu vienalga ko. Pareizi, ja? Un mēs kļūstam šķīsti. Ja arī cilvēks ir tur nosmērējis ar eļļām vai dārzā strādājis, netīrs, nosvīdis. Viņš iet vannā, dušā, saziepējās, nomazgājās, ir, varētu teikt, tīrs, pareizi. Bet te bija runāts par ko? Sirdsšķīstība. Svētīgi sirdsšķīstie. Draugs, tavs iekšējais cilvēks ir sirdsšķīsts kļūst. Tur svētais gars ir paveicis to pārdabīgo darbu, ko tikai viņš var izdarīt. Vai tu esi jauns radījums Kristu, un vai tu šodien redzi to kungu? Vai tu redzi savu stāvokli pretim viņam? Vai tu apzinies, cik daudz tev ir piedots? Un kā viņš Jēzus Kristus sacītais sievietei, kurai bija tāds kauns jāpiedzīvo, bet viņai bija vienalga, ko cilvēki par viņu domā, ka viņi slacināja Jēzus Kristus kājas ar asarām un ar matiem žāvēja. Un viņš teica, jā, viņa ir daudz grēkojusi. Viņai daudz grēku tiek piedot, bet viņa arī daudz mīl. Kam daudz piedots, tas daudz mīl. Kam šeit mazi piedots? Kurš šeit ir mazi grēkojis? Kurš šeit var pacelt pret Dievu roku un teikt, Dievs, es varu droši doties pats ar savu taisnību uz debesīm. Ir kāds šeit? Es domāju, neviens. Un nemūžam tāds, kas tik lepni izslies galvu un teiks, man pienākās, es esmu nopelnījis, esmu sasniedzis. Tāds nekad neies te godībā. Bet tas, kas zemosies un sacīs, jā, kungs, nu es zinu, tu man piedevi, pateicoties dēlam, Jēzum Kristum. Un tu mani tagad mīli tikpat ļoti, cik tu mīli savu dēlu Jēzus Kristu. Brāļi, māsas, jūs saprotiet? Debes Tēvs tevi un mani grēcinieki tagad mīl tikpat ļoti, cik viņš mīl savu dēlu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam uzticējušies šim dēlam. Un viņa asinīs mums ir grēka piedošana. Un pateicoties viņa svētā gara darbībai, mēs esam tapuši par jauniem radījumiem. Tev būs piedzimt no augšienes. Un ja kas nepiedzimst no augšienes, tam neredzēt Dieva valstību. Tam jādzird evaņģēlijs un jāpieņem Kristus. Tātad svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Jau tagad garā un patiesībā viņu redz. Tātad pirmais bija, mēs esam šķīstīti no visiem grēkiem un noziegumiem. Otrais, šķīstajiem viss ir šķīsts. Šķīstajiem viss ir šķīsts. Titam 1.15. Pāvela vēstule Titam 1.15. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Šķīstajiem viss ir šķīsts. Visas lietas ir šķīstas, mīļie.
Es domāju, nu kā tad tas iznāk? Redzi, tas, kurš pats ir šķīstīts, tas, kurš ir saņēmis Dieva žēlstības dāvanu bez nopelna, ticībā uz Kristus darbu, tas vairs nemēģina pa katru cenu ieraudzīt cita acī to skabārgu. Bet no savas acis negrib baļķi izvilkt, kā Jēzus teica. Viņš vairāk lūkojās uz to, kā māsu un brāli celt, nevis piedodiet, noriet, nokritizēt, aprunāt, tiesāt un iedzīt dzīvu zemē, iestādīt. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, mīlestība apklāja grēku daudzumu. Es zinu, cik man ir piedots. Un tad kādas man ir tiesības nemitīgi, nepārtraukti tiesāt svētos. Nu, kas tu tāds esi? Nu, kas tu esi, ko tu esi iedomājies par sevi? Šķīstiem visas lietas ir šķīstas. Un ja man ir daudz piedots, tad es saprotu, ka ar mīlestību es apklāju arī brāļu māsas pārkāpumus, kļūdas, nepilnības. Jā, varbūt tās dažreiz ir, jāpasaka ļoti nopietni. Ir jābrīdina. Un tajā pašā laikā esiet uzmanīgi. Kā pats apostols Pāvils sacīja, pielūkot jūs, kas stāvat, ka nekrītat. Jā, mīļie. Tas nenozīmē, ka tagad es nekādu nevienam neko nedrīkst teikt. Muļķības. Tā nav Bībeles mācība. Bet šķīstajiem ir visas lietas šķīsts. Tu taču, ja tu esi garīgs, un ja tu staigās sirds šķīstību, tu taču redzi, vai tas brālis māsa cenšas un grib staigāt gaismā, un viņš pieliek pūles, un viņam kaut kas nesanāk, vai viņš ir principā miesīgs cilvēks. Viņš nepazīst to kungu. Ja viņš nepazīst to kungu, tad viņam jāsludina evaņģēlijs, pareizi. Viņam jāliecina par glābēju, ka tev jāatgriežas no grēkiem. Bet ja viņš ir brālis māsa Kristu, tad mēs lūkojam, kā citam citu celt. Es runāju par tiem, kurus mēs pazīstam. Nevis tie, kuri saucās par kristieti, kurš saucās par ticīgo, bet patiesi tāds ir. Jo redziet, vēlreiz izlasam šo pantu, ļoti, ļoti svarīgs viņš ir. Ja? Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts, aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Viņa prāts un sirdsapziņa ir aptraipīti, un viņa neredz Dieva patiesības gaismu. Un tad mēs dzirdam, jā, tie mācītāji tur stāv, tur sludina, tie diakoni tur kalpo, tikai tāpēc, kad viņiem tur maksā 10. tiesu un vēl visi sāc, vai tad varētu izvērst. Ziniet, visu laiku viņam ir ko piekasīties. Saprotam, ne? Nepārtraukt. Es atceros, kas to teica, viens no brāļiem arī, kad viena māsa pēc vienas sapulces piegāja pie viena brāļa, pie sludinātāja un teica, brāli, es ļoti pie jums piedaudzījos. Kā tu jūs piedaudzījāties? Kas te bija? Ko jūs tādu izdarījāt? Jums ir šlipse pa garu. Es mēģināju teikt pareizo garumu uzlikt, ja? Jums ir šlipse pa garu. Pa garu, vājmās, piedod. Dabū šķērs, viņš paņem nogriez, cik tev vajag garu, ja? Šī paņem nogriež, vai ne? Un tagad tas mācītājs paņem to šķēri, viņš tagad dod šurp savu mēli. Tev tā mēli pa garu. Saproties, vai ne? Redz, atradīs, kur piekasīties. Pareizi, vai ne? Tur vispār par divu domu nav. Tāpēc, ka viņa prāts un sirdsapziņa ir aptraipīta. Viņš nesaprot, kad viņam ir dota žēlastība ticēt uz Jēzus Kristu tieši tāpatās kā tam nepilnīgajam mācītājiem, kas tur stāv priekšā. Bet kurš ir apžēlīts? Un veda viņš savu sāvis uz godību, Kristu Jēzu. 16. pāns. Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Apgalvo, runā, stāst, bet darbos to noliedz. Mīļie, tas ir briesmīgi.
neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam. To saka Dievs. Apgalvo, ka pazīst Dievu, bet darbos to noliedz. Mēs mācījāmies jau vairākas svētdienas no Jēkaba vēstules, ka ticība bez darbiem ir kas? Nedzīva, mīļā dvēsele. Nu nevar būt, ka tu saki, ka tu esi ticīgs, ka tu esi atgriezies, ka tu esi jauns radījums, bet tev ir piemītoši joprojām liels pulks vecās dzīves grēki. No vecās dzīves nāk daudz kas līdzi. Un tu negribi un nevar tikt vaļā. Un tev nav nekāda saprašana par to, kas Dievam ir patīkams un kas Dievam nav patīkams. Jā, redziet, un tā šeit ļoti daudz gadījumu ir, kur drausmīgā veidā cilvēki uztaisās pa kristiešiem, bet tādi nav. Ziniet, tagad jau tā internetā var klausīties tur visu, ko. Un ko tik nevar dzirdēt par to, kuri uzdodās pa ticīgajiem, tā skaitā visdažādākajās draudzēs, ka tur ir gan nešķīstības, gan pedofīlijas, gan homoseksuālisms, gan laulības pārkāpšanas. Ne visi, nē, lai Dievs pasaka. Bet ir, jā. Visas šīs te labklājības evaņģēlija mācības, ārprāts. Oi, tur, mīļie, mums ir jābūt uzmanīgiem. Tātad vēlreiz, lai nav tā, ka mēs pieķeramies kādam tikai tāpēc, ka viņš saka, esmu kristietis. Es personīgi esmu ļoti uzmanīgs pret katru, kurš atbrauc no ārzemēm un uzdodās par milzīgu svaidītu. Varbūt tā ir, varbūt ne. Vai tad es varu zināt viņa dzīvi? Vai man ir pieejama viņa dzīve tur no Amerikas, nezinu kādas, Ņujorkas pilsētas vai Vašingtonas štata vai viss vienalga kas tur? Kā es varu zināt, kāda viņa dzīve ikdienā? Mums tepat Liepājā bija viens vīrs, kurš bija atbraucis 2006. gadā, kas te milzīgi uzdevās par dziedinātāju, tizlie, staigā, aklie, redz, kurlie, dzird, viss, mēlis. Dievs atklāja, jau atmaskoja tajā pašā vakarā, viņš šeit tajā pašā dienā. Un pēc 2 gadiem šis pats vīrs, kas te uzdevās par milzīgi lielu svaidīto vīru, 28. gadā Clevelandā, ja nekļūdos, tad tur saucamajā maldu atmodas laikā, kur tur uguns kūpēja un dūmi bija un tur gāzās cilvēku un vārtījās un kratījās. Viņš pat intervijā nevarēja normāli norunāt, viņam visu galvu kratījās. Un atmodas laikā viņš atstāja sievu 3 bērniem un aiziet uz savu bērnu auklu. Bet viņš aug galvu, ko viņš pazīst Dievu. Bet darbos noliedz. Saprotam, ja? Redziet, lai Dievs pasarg, un mūsu ir modrīgi mīļie. Šķīstiem visas lietas ir šķīstas. 3. Šķīstie vienmēr turpina šķīstīties. Šķīstais ar vienmēr turpina šķīstīties. Braļmās, jūs augot, pieaugot Kristu, kas jūs esat jauna radījumi, jūs ieraugaties viens savus nepilnības savā dzīvē. Un liekas, nav vairs rupjie smirdīgi grēki, vai ne? Bet šķīstais Dievs uzrāda jau tavas valodas, kaut kādas lietas, ja? Tavas domas, tavu iekšējās pasaules vēlmes, ja? Tavu attieksmi, tavu varbūt tās kaut kādu neiecietību, skarbumu, asumu, un tu jau, kas tas tāds? Šķīstajiem ir aizvien vēl jāšķīstās. Filipiešiem 2:12. Un kāpēc jāšķīstās? Jo mums jau ir klātesoša mūsu vecā kritusī Ādama daba. Filipiešiem 2:12. Filipiešiem 2:12. Atceramies, ka Filipiešu vēstule, Filipiešu draudze Pāvelam bija viena no mīļākām. Jo tas bija viens no pirmajiem guvumiem Eiropā. Un kad viņš tur sludināja, kad viņš tur mācīja, kad Dievs pagodinājās un izglāba vairākus cilvēkus, tad pēc tam, kad Pāvils jau bija cietumā un visur kur, bet filipieši ļoti dāsni centās viņu atbalstīt. Un ziedoja un palīdzēja. 12. pants. Tātad, mani mīļie,
Jā, man patīk Bībelē. Gan apstuls Jēkabs to raksta, gan Pēters, gan Pāvils reku. Tad skaisti uzrun, un mēs ar to lietojam šeit draudzē. Mani mīļie. Tā skaisti, jā. Mīļie Kristu. Pareizi, ne? Tā var teikt? Nu, tā te ir rakstīts, pareizi, jā. Mani mīļie. Tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Pāvils ir prom, jau labu laiku, un viņš saka, lai arī es neesmu klāt. Bet jūs svētā bijībā, kā šķīsti tīri cilvēki Kristu Jēzu, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat aizvien svētāki. Aizvien svētāki. Atceries to reizi, kad, jeb to laiku, kad tu atgriezies, kad tu nožēloji grēkus un kad tu saņēmi grēku piedošanu, kad arī šīs Makendriks sacīja, tik daudz liecības bija, kad draudzē, kad Dievu gars skāra sapulces laikā, kad cilvēki cēlās augšā un sacīja, esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts. Kā tu zini, ka tu esi glābts? Dieva gars liecina, ka grēku nasta ir noņemta, viss ir pazudis, vairs nekā nav. Un tad šis Makendriks aizbrauc projām. Un pēc gadiem atbrauc atpakaļ uz to ciematu. Un jā, šie cilvēki, kas sacīsim glābts, viņi turpina aizvien svētu dzīvi dzīvot. Tajā pašā sākumā, kad tu un es, kad mēs atgriezāmies, atceramies, mums bija aktuāli atstāt rupjos, smirdīgos, baisos grēkus. Ir tā, vai ne? Un tad pēc tam jau aizvien vairāk, kā es sacīju, Dievs atklāja, tev reku vēl ir kāda lepnība, tev ir kāda augstprātība, tev ir kāda uzpūtība, tev ir kāda rūgta skaudība parādījusies, šito rūgto sakni jāizrauj ārā, tev jāmācās piedot, jo arī es piedod, un tā tālāk, un tā tālāk. Redziet, aizvien gādājiet, jo kāpēc? Ne jau lai nopelnītu, mīļie, ne jau lai nopelnītu pestīšanu. Pestīšanas dāvana jau ir saņemta. Un kā pateicībā Dievam par to, ka esmu pestīts, es gribu aizvien pieaugt mīlestībā uz savu kungu. Ir tā? Es aizvien gribu pieaugt un sekot viņam. Mīlestībā. Un ne tikai tad, kad kāds mani redz, ka kāds mani klāt, bet tieši tad, kad neviena nav. Tieši tad man parādās īstā daba. Tieši tad es varu saprast, vai es esmu Kristū vai nē. Mīļie, man ļoti patīk, kā savā laikā Pols Olšers sacīja, kad jauni cilvēki dedzīgi atgriezušies, un viņi saka, es iešu, kungs, tev ar tevi nāvēt, ka Pēters jau visur, kur tu ies, es arī un tā, un tā, un tā. Viņš saka, labi, tu tiešām gribi kalpot. Viņš saka, pacel savus bikses un parāda man savus ceļus. Parāda man savus ceļus. Un es tā domāju, tur ir dziļa doma. Ko tas nozīmē? Ko tur uz ceļiem varēs redzēt? Cik daudz tu esi ar Dievu? Cik bieži tu esi pazemībā viņa priekšā? Kā tu gribi saņemt spēku? Kā tu gribi, lai Dievs tevi vada? Un, ka tu varbūt derīgs trauks viņa rokās, ja tu neesi viņa priekšā zemojies tieši vienatnē. Un tad arī, protams, kopā ar brāļiem. Māsām. Redziet, ja tev nav ko parādīt, paceļot biks, es runāju par ceļiem, ja? Ja tur nav nospiedumi, ja tur nav tūznes, es nezinu kas, domāju paši, ja? Tad tādā gadījumā jautājums. Tu tiešām gribi no sirds sekot tam kungam? Vai tavs sirds ir šķīst un tu jau viņu redzi? 13. pāns. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Tad, kad mēs esam Kristū, Dievs mums dod gribu un arī darīšanu pēc savu labā prāta. 14. pāns. Tālāk te ir paskaidrots. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās. Lai jūs būtu
nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Lai jūs būtu, kādi tur viss sacīts, šķīsti, pamanījāt, šķīsti un nevainojami. Mēs regulāri un katru dienu staigājam svētā Dieva priekšā. Mēs bijām Valtaika pansionātā piekdien, paldies Kristum, Ēriks varēja līdzdalīt arī šo liecību, šo patiesību, ka Dievs ir tuvu visiem. Viņš nav tālu no viena, ir tā. Bet cilvēks bieži savos grēkos aiziet prom kā pazudušais dēls, mīlēdams šo pasauli, un tad saka, kur ir Dievs? Tad nāc atpakaļ, viņš jau turpat ir. Viņš tev gaida, viņš nav tālu nevienam. Viņš ir tuvu, bet nebeidz no viņa, bet steidzies pie viņa. 4. Šķīstais iet un glābi nešķīstos. Mīļie, tikai šķīstais iet un glābi nešķīstos. Nu, tas ir grēcinieks, ja? Ja tu esi pats šķīsts, kā tev var būt vienalga? Piedodiet, es to nesaprotu. Kā tu vari ignorēt? Kur ir iespēja būt kopā brāļiem, māsām, lūgt, aizlūgt, liecināt, iet, brauc kaut kur ekskursijās, brauc uz semināriem, vienalga uz kurien, iet uz kādiem sajietiem, vēl kaut kur. Jaunā derība nav līdzi, brošūra nav līdzi, liecība nav līdzi. Nu, kur tu biji? Oi, cik es labi atpūtos, jā. Nu, bet tu kādam apliecināji, tu kādam stāstīji pa Jēzus Kristu. Nē, tur jau tā nebija tāds iespējas, nebija laika. Tiešām nebija. Vai Dievs dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta, lai būtu šīs liecības tev, kur nodot? Dod. Jautājums, vai tu esi gribējis? Vai tu esi bijis gatavs? Vai tev sirds deg par to, lai glābtu nešķīstu? Es nezinu, mīļie, es jau to varbūt teicu, bet man tā bilde ir pašam priekšā, ko nozīmē, kad atskanēs no Kunga Jēzus Kristus un dzīvā Dieva, ej nost, tu ļaundarītājs. Es tev nekad neesmu pazinis. Ej uz to vietu, kur ir sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem, kur ir galēja tumsība, kur ir zobu trīcēšana, klabēšana, kur ir raudāšana, kur ir sēruguns jūra, kur ir mokas, kur ir ciešanas, kur ir pilnīga atdalīšana, pilnīgi cilvēks tiek atdalīts no jebkādas iespējas izglābties šajā sēruguns jūrā. Man tā bilde ir pilnīgi tāda, varētu teikt, garīgi, fiziski priekšā. Un kad es vairāk par to padomāju, un to ik pa laikam vajag to tā atcerēties, no kā tu esi izrauts, kā ir rakstīts, jūs esat izrauts no tumsības varas un pārcelt Kristus valstībā, tad tev ir vienalga, ka tur citi krīt iekšā, ka viņi tur tiks iemesti. Un nekad, un nemūžam viņi no turienes neiznāks ārā. Es klausījos, pat arī, kad tur kara darbībā, vienalga kur, 2 vēki bija, uzšāva raķeti, un tur kaut kādi vairāk cilvēki, 8 oficieri un kas tur vēl momentāli beigti pa galam. Viņi gāja citā valstī, viņi slepkavoja cilvēkus, un viņi paši gāja bojā. Un es domāju, un kur jūs aizgājāt? Vai tur ir varianti, kā jūs domājat? Nē, brāl, tu jau nevar zināt viņa sirdi. Ja viņš būtu sirdsšķīsts, un viņš piederētu Kristum, tad viņš neplānot iet slepkavot citu tautu. Ir tā vai nav? Tā kā droši mēs varam teikt. Ja viņš momentā tajā brīdī plānojot iet slepkavot citus, pats nomir, viņš aizgāja uz sēruguns jūru. Ārprāts! Un viņi saskarās ar mūžīgo patiesību, realitāti. Jā. Tātad, vēlreiz, šķīstais iet glābt nešķīsto. Un ziniet, un būs pretinīgi.
Un būs pretinieki. Pretinieks, kas ir velns un sātans, visu darīs, lai tevi un mani kavētu. Ir tā, ko? Mums tas ir jāzina. Mums ir jāsaprot, ka mums ir spēcīgs pretinieks. Un šis pretinieks darbojās caur ko? Caur cilvēkiem. Tikai vienu ātri vietiņu paņemsim 1. Tesaloņķiešiem 2 un 16. pants. Tad, kad Pāvils nonāca Tesalonikā, viņš sludināja. Viņš knapi sabija tur 3 nedēļas un jūdi viņam uzbruka. Un viņš dabūja bēgt. Viņš dabūja bēgt uz Beroju. Un, kad viņš atnāca uz Beroju, tad Berojā jūdi bija labvēlīgāk. Un tie meklēja dienas rakstos, vai tas tā esot. Un kā tu domā? No Tesalonikas tie paši jūdi atskarēja tā kā suņi pakaļ un atkal vajāja Pāveli. Neļaudami sludināt evaņģēliju. 1. Tesaloniķiešiem 2.16. Kas mūs kavē, tas ir par jūdiem runa, sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Es vienam atkritušam vīram, kurš kādreiz arī man bija pazīstams, kas tomēr bija tuvojies Dievam, es teicu, brauc uz Ukrainu. Brauc uz Ukrainu, tur, ej, tu esi pa misionāru izmācījies, ej tur un sludini un liecini, jo tur iespējams ierakumos tu atgriezīsies pats un izglāb savu kādu citu. Nē, tur jau tie kapelāni pietiek. Nē, es te pat palikšu. Redziet, viņam neinteresē glābt citus. Pats ir pazudis, un viņš neglāba citus, saprotam? Un te šeit arī šie pretojās, kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru. Redzi, viņu grēku mērs pildās. Un bieži cilvēki saka, ārprāts, cik ilgi tas cilvēks darīs ļaunu, viņam saku, liecinu un brīdinu, viņš turpina dragāt tā, ka vērsts uz nokaušanu. Vienalga, kur joņot. Jā, katram cilvēkam tiek dot iespēja atgriezties. Ir tā. Bet ja viņš neatgriezīsies, tad viņš sakrās savu grēku mēru un maksās pats pa saviem grēkiem mūžīgi mūžos sēra uguns jūrā. Tātad grēku mēri. Bet dusmība jau nākusi pār viņiem galīgi. Galīgi jau ir dusmība nākusi pār viņiem, Dieva dusmība, ne jau cilvēku. Dievs saka, ja jūs kavējat manai labai vēsti izplatīties, es jau savu iesākto darbu paveikšu jebkurā gadījumā līdz galam. Bet vai tiem, kas kavē? 2. Timoteja 2, 20, 21. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla. Un citi godam, bet citi negodam. Tātad mums katram mājās arī, varbūt tās nezinu, cik jums tur zelta vai sudraba trauki ir, bet ir tādi zolīdie trauki, no kuriem mēs ēdam, pacienājam ciemiņus, bet ir arī šmutspāņi, pareizi. Ir klozetspods. Agrāk bija tie naktspodiņi un vēl tur viss kaut kas, ja? Un tad, te ir rakstīts, ka kādreiz mēs arī, tu un es, bijām smirdīgi atkritumi vai šmutspāņi, kaut kādi trauki. Jo ko tad mēs darījām? Kam tad mēs bijām derīgi tam kungam, kad mēs gājām un darījām savus negantos grēkus? Mēs savus locekļus bijām nodevuši par netaisnības ieročiem, kam? Velnam. Velns mūs lietoja. Ir tā taisnība, vai nav mīļi? Ir. Saprotam, vai ne? Tas ir briesmīgi, tas ir šausmīgi. Un cilvēks saka, nē, es nepiederu ne velnam, ne dievam. Viens man
kaut kur arī bija sacījis tā, viņš saka, es ticu Dievam un ticu vēlnam. Jā, ļaunie gari arī tic un zina, bet turpina grēkot. Ārprāts. Tātad reiz mēs bijām burtiski, mēslu spaiņi. Trauki mēsliem. Es tā maigi izsacīšos, ja? Tātad, redz, kur ir. Bet tad atspīdēja godības kungu gaismu, un viņš saka, paklau, bet es tev darīšu par trauku godam. 21. pāns. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Ja tu esi nošķīstīts, ja tu esi šķīsts dārgajās Kristus asinīs, tad ir rakstīts, tu esi trauks godam, svēts, atdalīts no šīs pasaules, no visām šīm iekārēm, no visa šī ļaunuma, ko jau te mums pasaule piedāvā, tātad es neesmu vairs trauks negodam. Es neesmu vairs šmutspājums, bet derīgs tam kungam, mīļais brāl, mās, tu saproto, derīgs tam kungam sagatavots katram labam darbam. Mēs lasījām Titam, tur bija rakstīts, ja, tie apgalvo, ka te pazīst Dievu, bet negan to nepaklausīgi būdam, nav derīgi nevienam labam darbam. Atceramies, ja? Te ir rakstīts, derīgs tam kungam un sagatavots katram labam darbam. Jā, abrīnoja. Pastāstīšu, kur viens trauks negodam, kurš bija. Un tad viņš kļuva par trauku godam. Šis Džeims Makendrijs. Un viņš stāstīja tādu liecību. Viņš pats bija jau atgriezies un sludināja, un Dievs viņu lietoja. Un tur vietām jau bija atmoda un atgriešanās. Ne visi atgriezās. Katrā ciemā ne visi. Nekad nav tā, ka viss ciems atgrieztos. Vai visi pilsēta. Tas ir ļoti liels retums. Un tad, saproties, viņš sludināja, un tur bija kaut kādi cilvēki atnākuši, un viens vīrs atnāca, un šis Makendrijs stāstīja par pazušanu. Un viņš teica, ja tu nepiedzims no augšienes, ja tu netaps par jaunu radījumu Kristu Jēzu, ja Kristus nebūs tavs kungs un ķēniņš, tu viņam nesakosi, tu cietīsi drausmīgā ciešanu vietā visu savu atlikušo mūžīgo mūžību un maksās par saviem grēkiem. Uguns tevi gaida. Jā, draugs. Arī 21. gadsimtā, kas nicinās Dieva dēlu. Vislielākais grēks ir neticība Kristum. Ir tā? Neticība un nepaklausība Kristum. Degs sēra uguns jūrā. Negribēdams kļūt šķīsts, palikdams joprojām nešķīsts. Tad tajā brīdī, saproties, tas vīrs, kas to klausījās, ka pateica, ka viņš ir vainīgs, ka viņš ir savos grēkos miris un ka viņa vieta ir ellē, tas vīrietis pilnīgs zobs sakots, griezdams drausmīgā naidā, drausmīgās dusmās. Viņš izgāja ārā no tās sapulces, viņš pateica, nekad es te vairāk nenākšu ar šitām sapulcēm. Viņš šausmīgi dusmīgs bija. Naktī viņš nevarēja gulēt. Viņš nevarēja gulēt tik nemaz. Un tad viņam nemieris bija tik liels un tāds naids un rūgtums, un tur viņa radinieks saka, ja es esmu glābts. Un viņš vēl dzird, ka te kāds gavelē par to, ko viņš ir dzirdējis, viņam vēl lielāks dusmas. Saproties, vai ne? Viņš ir trauks negodam. Un tagad viņš ir rūpnīcā, neizgulējies, īgans, skarbs. Viņš strādā un atnāk uz to rūpnīcu brāļi, tas Makendrijs, liecina tiem strādniekiem un aicina vakarā uz sapulci. Un šis trauks negodam, viņš tik naida pilns ir, ka viņš pie sevis nolemj. Viņš paņem āmuru, un ja tas Makendrijs pietuvjosies, es ņem ar āmuru pa galvu. Viņš viņu nogalināšu.
Vienkārši, jūs iedomājaties kāds rūgtums, kāds dusmas. Trauks negodam, un viņš pilnīgi to pats stāstīja. Bet paldies Dievam, Dievs neļauj tam notikt, viņš tur aizgāja kaut kā savādāk. Un tad, beigās, tas kungs viņu sastapa. Un viņš atzina savu drausmīgo, bezdievīgo stāvokli Dievu priekšā, ka viņš ir pelnījis tiešām sēruguns jūru. Un ja viņš nomirs bez Kristus, viņš tur arī nonāks. Un viņš brēdz uz kungu Kristu. Un Kristus viņu apžēloja. No trauka negodam viņš kļuva par trauku godam. Un viņš tika lietots turpmāk, lai glābtu citus. Jūs saprotiet, mīļie? Tieši tāpatās ar tevi un mani. Nu kā var būt, ja tu esi glābts un pēc tam tu klusē? Viena sieviete tur, viņa arī tika uzrādīta viņai vaina, ka viņa bija liekula. Viņa bija teikusi, esmu kristieti, bet patiesībā paslepeni lasīja kaut kādas nešķīstas grāmatas, laicīgas grāmatas, dzīvesveids. It kā cilvēku priekšā tur izskatījās tā, un nebija. Un tā, ka viņa atgriezās, viņa gāja un stāstīja visiem, es biju liekule. Es vienreiz vienam cilvēkam pateicu, tu esi liekulis, tu esi nejēga, un tu esi nešķīsts. Kā tas bija par aizskārumu, jo cilvēks bija dzirdējis gadiem jau patiesību, un turpināja mīlēt grēku. Un izrādās, ka tā ir pilnīgi patiesība. Šobrīd vēl joprojām cilvēks dzīvo šajā stāvoklī. Protams, es aizlūdzu par to cilvēku, lai Dievs dod viņam atgriešanos. Mēs turpinām aizlūgt par tādiem, pareizi, ne? Mēs cenšamies lūgt. Bet vai viņš taps par jaunu radījumu? Tas ir tikai no Dieva. Dievs var darīt par jaunu radījumu, ne jau es. Bet mūsu uzdevums lūgt un aizlūgt un liecināt. Mīļie, un tādēļ, redziet, no trauka negodam arī katrs viens īsti ticīgais ir kļuvis par trauku godam. Āmen, ko? Jā, gods Kristum un pateicība Kristum. Un tad mana mīlestība pieaug, ļoti pieaug ar dziļu pateicību, ka Kristus tādu dāvanu mani devis. Tātad šķīstais iet un glābi nešķīstos. Mateja evaņģēlija 28:18 lielais uzdevums. Lielais uzdevums великое поручение. Un pēc augšām celšanās Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, tas ir mācekļus, sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un daraiet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Mīļie, mums ir jāiet. Ja tu esi glābts, ja tu esi šķīsts, tad es eju, es liecinu. Ne jau visi ir mācītāji, ne jau visi skolotāji. Katram ir savu dāvanu, bet katrs jauns radījums Kristu Jēzu ir liecinieks. Viņš iet un liecina. Atcerieties šo notikumu pie Samarijā pie Akas, kad Jēzus Kristus satikās ar šo netiklo sievieti, kurai tur bija vairāk vīri bijuši, un viņš viņai atklāja visu patiesību. Tad, kad viņš viņai pastāstīja, ko viņa darīja šī sieviete, gāja uz ciematu un tūlīt stāstīja, vai tik tur nav Mesija. Viņš man visas lietas ir pateicis. Ejiet, skatieties, tur ir Kristus. Ved to arī, māsa Kristu, ved ļaudis pie Kristus, aicina uz draudzi, lūdzu, aizlūdzu, ja? Mājas grupiņas tagad aicinam, pieaicinam, velkam cilvēkus, skubinam, brīdinam, ja vajag norājam un atkal mīlam, lai tikai kādus vēl izglābt. Ja viņi nonāks tajā sēruguns jūrā, šausmas. Šķīstais negrib, lai nešķīstais nonāk pazušana. Protams, Dievs to dara, vēlreiz es to saku. Bet mēs esam
izredzētie, izglābtie, šķīstie, trauki viņi rokās. Un man ir jāsaka, un tev ir jāsaka, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Šeit esmu, sūti mani. Es gribu, lai vairojās tev pateicība, lai ticīgo skaitam vairojoties, vairotos arī pateicība Dievam par godu. Redziet, tā gudrība, kas nāk no augšienes, visu pirms ir šķīst. Tu esi šķīst? Sirds šķīstie, sveitīgi, tie Dievu redzēs. Raugamies uz Dievu un sakam, kungs, sūti mani. Es gribu iet glābt, jo tik daudzi vēl tevi nepazīst, bet tu esi labs Dievs. Un Kristus ir brīnišķīgs pestītājs. Un svētais gars ir vislabākais skolotājs un palīgs tev un man, lai Dievs svētī. Āmen.